Labdien! Šodien es nedošos makšķerēt. Šodien mēs dosimies apskatīt divas vietas ar savu vēsturi. Pirmā būs Langa, kuras kādreiz pusauģu gados braukāja peldēties un braukāja makšķerēt. Un otrā būs Eimura kanāls, kas ir izrakts 30. gados. Abas vietas ir ar savu vēsturi. Abas pietiekami interesants, un šodien es došos paskatīties, kādas viņas izskatās šodien. Langa uz doto brīdi ir principā sadalīta vairākos posmos. Viņai vairs nav tiešā savienojuma, kāds kādreiz ir bijis. Langas krastu piedara privāti īpašniekiem, pārsvarā vietām nevar tikt klāt, vietām ir baigi aizaugusi. Un pašvaldībai tur nav nekāda teikšana. Bet vieta tāpat pietiekami interesanta un vēsturiski arī ļoti interesanti. Tāpēc došos šodien un paskatīšos, kā tur viss šodien izskatās. Aiziet! Šeit mēs redzam Ķīšezaru, un te no Ķīšezara iziet Langa. Aiziet uz Trīsciema pusi, tur veido divus tādus lielākus tā kā ezeriņus, un tad iet uz Kalngali. Un tad Kalngalē, tā kā redzams, viņa te pēc kartes tā kā beidzās. Un nākamais viņas posms jau sākās Garciemā. Un te arī ir tas Eimura kanāls, kas Langu savieno ar jūru. Tālāk Langa iet uz priekšu, un te pie Garupes vienkārši beidzās, nekur viņas tālāk nav. Un te ir tās divas iespējas, ka viņa varējas iet uz jūru kaut kur, bet tad te tālāk, jo te ir tās ezeriņš, kas palicis no Langas. Vai tad viņa varējas iet kaut kur te uz Gauju. Kaut kā tā. Un te ir, kur šī kartē redzams, ir tas Mazonziņas ezers, kas palicis. Langa. Langas vecais nosaukums ir Garupe. Sākotnējais nosaukums bija Ilgupe. Garums ir 8 km, no kuriem 3,5 km tek dabas parka teritorijā. Vecās gultnes kontūras liecina, ka sākotnēji Langa ir bijis plašs plūdums. Agrāk pirms Milgrāva izveidošanās Langa bijusi Ķīšezara noteka uz Rīgas jūras līci. Esot pie jūras, arī šodien šķiet, ka Langa ietek jūrā, bet faktiski tā tagad plūst pretējā virzienā uz Ķīšezaru. Šo dīvaino parādību rada sūkņu stacija. Te gan jāpiebilst, ka meklējot informāciju par šo, ir šāds variants arī. Pirms Milgrāva kanāla izrakšanas 13. gadsimtā Langa novadīja Ķīšezara ūdeņus Gaujā, nevis jūrā. Upe ietekmēja Gaujā vēl 18. gadsimta beigās. Pēc kartes skatoties ticami šķiet abi varianti. Senā upes gultne divās vietās, rietumos no Cernikavas un rietumos no Garciema, aizbērtas ar ceļojošajām kāpām. 18. gadsimta cariene Katrīna II devusi rīkojumu izcirst pie jūras mežus darba steicināšanai. Tāpat ugunsgrēka nebija sveši šiem kāpu teritorijā augošajiem mežiem un jaunaudzēm. Tādējādi aizvien vairāk sāka parādīties kailas miltus, kas vēju dzenāta staigāja no vienas puses uz otru. Rezultātā radās ceļojošās kāpas, kas spēja apbērt dārzus, mežus, mājas, un tai skaitā daļēji aizbēra Langas upi. Kāpai mainot vietu un reliefu 200 gadu ilgā laika posmā Garciemā radās lielais kāpu veidojums – paraboliskā kāpa. Vecupes daļa starp Garciemu un Cernikavu saukt arī par Garupi. Savāc apkārtējo polderu ūdeņus un pa Eimura kanālu tiek novadīta jūrā. Upes funkcijas pildošā daļa sākas Eimura polderī un ietek Ķīšezarā pie Trīsciema. Ūdens līmenis upē parasti ir zemāks par jūras līmeni. Mazūdens periodos upe stāvoša. Vēju slūdos var tecēt pretējā virzienā no Ķīšezara. Starp kāpām Slēpotāja kalna vidū ir palicis neliels neaizbērts, skaists Langas posms – Mazonziņas ezers, kuram ir vēl citi nosaukumi – Mežezers, Mazodriņa ezers, Mazodriša ezers. Langas ūdens režīmu ietekmē Eimura Mangaļu poldera maģistrālais kanāls, kas upi šķērso nedaudz līdz ziemeļrietumiem no Garciema dzelzceļa pieturas punkta. Pa kanālu ūdens plūst uz sūkņu staciju, kur to pa novada kanālu pārsūknē uz Rīgas līci. Vietām, piemēram, dabas parka teritorijā starp Garciema parabolisko kāpu un Slēpotāja kalnu, Langai plūduma praktiski vairs nav. Zaudējot agrāko ūdens piegādi no Ķīšezara, upe aizauga ar vilkvālītiem, elšiem,
eladējām un citiem ūdensaugiem, ko pastiprina stāvošais režīms mazūdens periodā. Langa ir dabisks šķēršavas priekš dzīvniekiem un putnu dzīvesvieta. Reiz Garciem iedzīvotājos šausmas iedvisa ceļojošās kāpes, kuras izdevās apturēt vien apstādot kāpes ar priedēm. Tomēr kāpes paspēja izdarīt savu un aizputināja Langas upes tecējumu uz jūru. Tāpēc pagājušā gadsimta 30. gados mākslīgi izveidoja upes izteci jūrā, Eimura kanālu. Iedzīvotāji stāsta, ka kanāls ir bijis pietiekami plats un dziļš, lai pa to vizinātos ar laivu un makšķerētu zivis. Taču laika gaitā arī tas kļuva arvien šaurāks un seklāks. Un izteka jūrā līdzinājās seklam strautiņam bez skaidri iezīmētiem krastiem. Iespējams, ka kanālu izraka bezdarbnieki, lai nosasinātu Eimura purvu. Vētru laikā veži dzina pa kanālu uz augšu ūdeni, tādēļ 40. gados izbūvēja sūkņu staciju, kas ļāva sūknēt ūdeni no purva bez pārtraukumiem. Pirmskara periodā izraktais Eimura kanāls deva iespēju novadīt Eimura purva virsējos ūdeņus uz jūru. Sākotnēji rakto kanālu sauca par Langas kanālu, un Eimura vārdsam pielikas no poldera nosaukuma. Grūti iedomāties, ka šis 13. gados izraktais kanāls kādreiz ir bijis laivūdens. Gar Eimura kanālu tuvojos jau jūrai. Jau jūra ir dzirdama aiz kāpes. Eimura kanāls ir 1 km 320 metrus garš. 2012. gada rudenī 30. gados izraktais Eimura kanāls izveidoja jaunu gultni savam plūdumam uz Rīgas jūras līci. Eimura kanāls 2012. gada rudenī izvēlējās veidot jaunu ceļu uz jūru un pārņēma visu Garciema pludmali un daļu kāpas, izveidojot stāvkrastus. Garciema jūrmala pārvērtās. Smilšainā pludmala izskalojās, izveidojās nelielas, tomēr bīstamas kraujas un stāvkrasti. Lūk, tāda Langa ir Garupē, un tur uz priekšu viņa vispār jau beidzās. Tagad atliek atrast vēl tikai Mazonziņas ezeru. Izdevās arī atrast pēdējo Langas posmu, kas mūsdienās ir palicis. Tas ir Mazonziņas ezers. Tas arī viss, kas mūsdienās ir palicis no Langas, kāda viņa kādreiz bija. Viss plūst, viss mainās. Tāda lūk šodien sanāca ekskursija. Un ar šo arī mana šodienas ekskursija ir beigusies. Visu, ko es gribēju apskatīties un parādīt arī citiem, visu es arī atradu. Tagad, protams, grūti iedomāties, kāda ir bijusi Langa, kad viņai bija savienojums vai nu ar Gauju vai ar jūru, bet tagad viņa katru gadu ar vien vairāk aizaug un tādu makšķerniekiem interesantu posmu ir palicis ļoti maz. Bet, bija interesanti paskatīties un iztēloties, kā tas kādreiz viss varējis būt. Paldies, tā līdz nākamajai reizei!